Labadiena, te Georgs, Retrojā. Man ir ļoti bēdīga informācija. Vakardien es tikai to uzzināju, un šodien gribēju pats to visu pārbaudīt un konstatēju, ka jā, ir ļoti bēda, liela bēda. Nezinu, kāpēc rūpnīca to dara, nezinu, kāpēc katreiz varēs domāt pats. Tūlīt mēģināšu izstāstīt, kur ir problēma cilindros. Re, kur ir vecie čehoslovāku cilindri, viņi ir neizjaukti, uz slīpēšanu sagatavoti. Šī ir čehoslovāku cilindri izjaukti, stikla strūkloti, sagatavoti jaunas čehu gilzu presēšanai. Kur te ir jaunas gilzas, 4 gabalas, mūsdienu čehu gilzas. Tā, te ir 2 gilzas arī no mūsdienu čehu cilindriem, kurus es pārpresēju, tāpēc, ka vienu salauzu gilzu, ja, un dabūju abas 2 nomainīt, ieliku šitos, iepresēju jaunas un pārslīpēju visu. Tas arī ir čehu mūsdienu, bet tas ir no cilindriem jau izpresēts. Šitie ir čehoslovāku gilzas, kas ir dzimtie tieši no šitā cilindra. Es lieku iekšā, ja. Viņi uz karstot bija izpresēti ārā, var sakot, nevis izpresēti, bet izņemti. Neiet iekšā, ja, jo tur viss jābūt uz karsto, visu uz karsto, tā kā pienākās, ja, un pēc tam nocentrēt lūkas, tur piestīpēt lūkas. Šitais, abi 2, ja, viss tā kā vajag. Kur otrais čehoslovāku gilza, otra arī. Viņi abi 2 ir no šitā pārīša, no šitiem cilindriem. Viss tā kā vajag. Tagad ņemam mūsdienu gilzu, mūsdienu čehu gilzu, liekam čehoslovāku cilindrā. Ja es nemaldos, lūks ir 2 milimetram. Lieku otrā arī. Lūks ir 2 milimetram. Labi, var pieļaut, ka šī gilze ir brāķēta. Ņemam nākamo, jo te visas 4 ir absolūti jaunas. Viņas pat vēl neslīpētas uz nulīti. Jo viņi no rūpnīcas iet neslīpēti, jo pēc presēšanas cilindra tad tikai viņi slīpējās uz nulli. Liekam. Te. Labi, varbūt 2 brāķēti. Liekam šito. Arī tas pats. Kas tā tagad ir? Arī neder. Liekam šito. Arī jaunu, nelietotu. Arī tas pats. Labi, pieļausim, ka tas 4 var būt brāķētas. Ņēmam īstās gilzes, kuri bija iepresēti čehu cilindrā. Šitā abi 2 ir izpresēti no čehu cilindrā. No mūsdienu čehu cilindrā. Liekam. Arī izrādās tas pats. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka rūpnīca, inženieri vai nezinu vēl kāds gudrinieks ir samainījis izmēri. Radās jautājums. Kādai vajadzībai. Tas ir izdarīts, kādam nolūkam. Ja? Kāpēc? Tas ir viens. Otrkārt, kur skatāmies sēdināšanas vietu. Čehoslovāku gilza, čehu gilza. Viņa ir uz pusēm plānāk, un ar to pašu, kad es lieku, paņemsim, varbūt diametrs derētu, ja? Es iepresu iekšā, un man tā gilza vienkārši pazūd. Kur kā jābūt īstenībā. Te var redzēt, jā. Te vismaz, pie 4 mm ir ārpus cilindra, a te, varbūt milimetrs ārpus cilindra, pat milimetrs varbūt nebūs. Lūk, tā kā nevienam neiesaku iegādāties čehu gilzas, lai varētu iepresēt čehoslovāku cilindros. Tas ir pilnīgi garām. Pirmkārt, tas viss nesaiet kopā ar cilindriem, un otrkārt,
šīs diametrs cilindram nesaiet ar diametru karterī. Te būs šķirba aptuveni 0,5 milimetra no katras puses. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš dzenās gaisu starp lūkiem. Tā kā, ja kāds pat gribēs nopirkt jaunus čehu cilindrus gatavus, viņus vienalga nedrīkst montēt čehoslovāku karterim virsū. Nedrīkst montēt čehoslovāku karterim virsū. Ja pērkat jaunu čehoslovāku cilindru, tad arī jāpērk jauni. Ja pērkat jaunu čehu cilindru komplektā, tad jāpērk uzreiz arī jaunu čehu bloku, lai te varētu viss salikt precīzi. Te var redzēt, kur šī vieta, nu paņemsim te, var redzēt šī vieta, čehoslovāku gildai, viņa sakrīt ar bloku. Precīzi, ja, viņa sakrīt, un šķirbas nav, teiksim, ja. Šķirbu nav, un tā arī jābūt. Ja mēs ņemsim tulīt čehu gildu, un mums te sanāk, nu te var redzēt, kā tur šķirba. Nu, te var redzēt, paņemsim. Un tur staigās gaiss, kurš nedos pareizi darboties motoram. Nu, bet tādi jaunumi. Ļoti slikti jaunumi. Godīgi sakot, es vakardien tikai to uzzināju. Paldies Aigaram. Paldies Aigaram no Iecavas. Tiešām es to nezināju. Viņš man vakardien tieši pateica, ka ir tāds kasjaks. Nu, es šodien pārbaudīju. Kasjaks ir tiešām liels. Priekš kam tas ir taisīts? Kādam nolūkam? Nu, domājiet paši, kāpēc rūpnīcā šitā te izdarīja. Es godīgi sakot, pat sadusmojas gandrīz tikpat kā. Nu, lūk, tā brīžiem notiek. Es nezinu, ar ko viņi tur domā, rūpniecības inženieri. Nezinu. Bet, nu, rezultāts ir kāds ir. Tā kā te var skatīties. Saku uzreiz, čehu gildas nedrīkst, vienkārši nav iespējams iepresēt čehoslovāku cilindrā. Nav iespējams. Tur ir divas kļūdas: diametrs un dziļums, sēdināšanas dziļums. Atšķirās. Un otrā vaina nesakrīt, protams, ārējais diametrs nesakritīs ar bloks līgzdu, sēžu līgzdu. Nu, tā kā lūk, šī tādi jaunumi. Nu, godīgi sakot, ļoti nelabi jaunumi. Nezinu tagad, ko ar to visu darīt. Nu, tā lūks. Sekojiet informāciju. Georgs, Retro Java.